Bitcoins tas ir tā kā kaut kāds tāds izcils franču šampānietis. Ja tu vari atļauties, tad tu dzer franču šampānieti, un tas ir lieliski. Nauda tiek korumpēta ar inflāciju. Bijām ceļojumā ar sievu Karībās, un tad izmantoju iespēju un aizbraucu uz Bitcoina lielu valsti, Salvadoru, un tad pamēģināju, kā tas ir tur pludmales krodziņā, Lightning maciņu nopirkt tālu, un tas tur tiešām strādā. Bitcoina radītājs Satoshi Nakamoto ir izgudrojis veidu, kā atbrīvot naudu. Tai Eiropai vajadzētu beidzot atjēgties un saprast, ka ne jau regulācijas veicina labklājību, bet gan inovācijas. Sveiciens visiem! Šis ir podcasts par kripto un blokķēdes jaunumiem un aktivitātēm Latvijā un ne tikai. Un šodien mēs esam īpašā vietā, kas ir Latvijas Nacionālā biblioteka, tāpēc, ka mūsu viesis ir izdevis grāmatu par pirmo kripto aktīvu, kas bija pieejams cilvēkiem pirkšanai, Bitcoinu, un tas ir neviens cits kā Viesturs Tamašs. Sveiks, Viestur! Labdien! Sveiks! Kā tu jūties Latvijā, pelēkajā Rīgā atpakaļ? Jūtos lieliski. Īpaši jau lieliski jūtos šeit bibliotekā, kur tā kā arī daļiņa no manis ir, jā. Jā, tāpēc mums arī likās tā diezgan ikoniski veikt šo te sarunu bibliotekā, tāpēc, ka šeit arī stāv tava grāmata, Bitcoins vienkārši, un varbūt tu vari pastāstīt mums, kā tu nonāci līdz ceļam, kad ir jāraksta grāmata, bet varbūt īstenībā jautājums pirms tam, kā tu nonāci līdz Bitcoinam, kurš tev iepazīstināja ar Bitcoinu un kā tu pieņem lēmumu, ka tev ir nepieciešams investēt šajā te aktīvā? Jā, tas ir tāds neaizmirstams mirklis katram bitcoineram, kad viņš to oranžo piluli ir apēdis, vai ne, kad pirmo reizi viņš tā kā saprot, ka tā ir lieta, un ar to tad turpmākajā dzīvē arī darbojās. Man bija divi tādi, pirmkārt, es ilgus gadus strādāju riska kapitāla jomā, pārvaldīju riska kapitāla fondus, un tā ir tāda lietiņa, ka tev iedod naudu un saka, investē kaut kādos uzņēmumos. Un tad jo trakāks uzņēmums, jo lielāks cerības, ka no viņa kaut kas varētu izaugt. Un tad arī pie manis visādi, teiksim tā, negaidīti un dīvaini uzņēmēji ieradās un visu, ko piedāvāja. Un tad 15. gadā ieradās divi uzņēmēji, Līza Aizupieta un Andris Kaņeps, un teica, Klau, tu negribi investēt globālā Bitcoin biržā? Es saku, nē, izklausās interesanti, bet kas tas tāds Bitcoins ir? Un tad Līza ļoti īsi, ātri, konkrēti man izstāstīja apmēram pusstundas laikā, atbildēja uz visiem maniem bailīgajiem jautājumiem. Un tad, jau pēc 2 dienām faktiski es teicu, labi, taisam tad Bitcoin biržu. Un tā mēs arī viņu uztaisījām. Tā birža saucās Globitex, un kā holdings viņi vēl joprojām strādā. Tā kā tas bija tas sākums, un tad es domāju, pagaidām mēs darbosimies ar Bitcoinu, jāpaskatās, kas tas Bitcoins ir, un tad jau pats sāku arī tur kaut ko pirkt un skatīties, kā tas mainās. Tajā laikā Bitcoin cena bija, kā šodien atceros, bija 200 eiro viens Bitcoins maksāja. Tas bija 15. 16. Jā, gads. 15. gadā, jā. Ok, super, un tu pieminēji sāki interesēties, sāki investēt. Kas bija, tu pieminēji Globitex, bet kas bija pirmā birža, caur ko tu nopirki šos te pirmos Bitcoins? Jā, tā bija tāda Eiropas birža, saucās Bitstamp. Viņi ir vēl joprojām aktīvi un diezgan solīda birža. Kaut kā viņi bija tuvākā un uz viņu varēja skaitīt eiro. Un toreiz jau, piemēram, Binance jau vēl toreiz nemaz nebija. Tā kā tās biržas jau arī attīstās, un jā, tas bija Bitstamps, jā. Ok, jā. Binance parādījās 2018. gadā un Coinbase 2016. Atceros arī savu pirmo Bitcoin pirkumu, tas bija 2016. gadā tieši caur Coinbase biržu, jo bija super ērti vienkārši, un tad vēl nebija tāda AML un KYC policies, kas tagad tad bija daudz vienkāršāk ar tā darboties. Ok, un
Jā, kas ir tā īpašība, kas tev patīk visvairāk Bitcoinam? Es zinu, ka cilvēki, un mēs daudz esam to dzirdējuši, ka cilvēki to salīdzina ar digitālo zeltu, vai tu tam piekrīti? Jā, protams. Nu, tā filozofija, kāpēc es uzskatu, ka Bitcoins ir ideāla nauda un ka viņa būs nākotnes pasaules nauda, viņi ir manā grāmatā izklāstīti, un viņi varbūt ir drusku garāk, lai to izklāstītu 2 teikumos pašlaik. Bet tas lielākais, tas svarīgākais, manuprāt, ir tas, ka Bitcoinam nav tā saucamās centrālās autoritātes. Proti nav neviena cilvēku vadīta institūcija, cilvēku kontrolēta institūcija, kas emitē bitkoinus, nosaka kaut kādas regulācijas bitkoinam, nosaka tur, teiksim, cik ilgi viņš tur būs derīgs vai ne, teiksim, kad viņš tur tiks beigts emisijas vai kas viņu kontrolē vai nekontrolē. Tā tad, ir Bitcoin radītājs Satoshi Nakamoto ir izgudrojis veidu, kā atbrīvot naudu, un eventuāli Bitcoins var kļūt par naudu. Viņš pagaidām nav nauda, bet viņš var kļūt par naudu. Tātad kā atbrīvot naudu no šīs centrālās autoritātes. Jo visām citām valūtām un naudām, ko mēs pazīstam, visām ir kaut kādas centrālās bankas, vai viņas ir tur Frankfurtē vai vienalga, kur katrai naudai ir kaut kas, kas atbild par to, un līdz ar to, tādēļ, ka tur ir cilvēcīgs faktors, tad viņš var tikt korumpēts, un nauda tiek korumpēta ar inflāciju. Tad, kad nauda pieejami tiek klāt, tā teikt, nesamērīgos apjomos, tad ir tā naudas korupcija notiek. Bitcoinam tas nav iespējams. Zeltam tas arī nav iespējams, tāpēc, ka zeltu arī neviens centrāli neregulē. Zelts ir kaut kāds daudzums, cik viņi tur pierok klāt katru gadu, tik tas apmēram ir zināms. Bet nav neviena centrāla institūcija, kas teiktu, zelts ir labs vai zelts ir slikts vai kā. Viņš ir tā atbildība par zeltu ir tikpat izkliedēta kā Bitcoina atbildība. Līdz ar to šajā ziņā viņi ir ļoti līdzīgi, un tāpat kā zelts jau nav nauda, arī Bitcoins īsti nav nauda, lai gan Bitcoinam ir visas iespējas kļūt par naudu, par vispasaules naudu. Ir jau ļoti daudzi dažādi servisi, kas jau tagad piedāvā norēķinus ar Bitcoinu, tikai transfero šo te pārkonvertē šo te naudu saprotamā formātā vai uz eiro vai uz dolāriem, un tu vari ar Mastercard vai Visa tāpat tās norēķināties. Es ticu, to arī izmanto kādu no šiem servisiem. Jā, es tikko kā bijām ceļojumā ar sievu Karībās, un tad izmantoju iespēju un aizbraucu uz Bitcoina lielvalsti, uz Salvadoru, un tad pamēģināju, kā tas ir tur pludmales krodziņā ar Lightning maciņu nopirkt tālu, un tas tur tiešām strādā, tā kā, principā jau tad, kad sāk lietot Lightninga to aplikāciju, tad jau tas ir pat vēl ātrāk nekā ar kreditkarti. Tu vienkārši noskanē to kvadrātkodu un viss notiek. Jep, tieši tā. Bet, citur pasaulē jau, tas tā vēl nav iegājies, un tev taisnība. Visur jau viņu, tā vērtības pārnes varbūt notiek ar Bitcoinu, bet tā denominācija vienmēr notiek fiat valūtās. Salvadorā jau arī viss notiek dolāros. Jā. Tā kā tu jau pieminēji, ir šie servisi, kā piemēram Lightning Wallet, un ir vēl daudz dažādu citu arī šeit Eiropas Savienībā, kur tu papildini šo te savu māciņu ar Bitcoinu, un tad pēc tam var vienkāršā veidā norēķināties šajos te veikalos. Un ikdienā tu uzturies Kiprā, un kāda ir attieksme Kiprā pret kripto transakcijām? Vai tas ir tikpat vienkārši, kā tu jau minēji El Salvadorā, vai savādāk? Kipra ir tāda, kā lai to tā maigāk pasaka,
Kipra ir nedaudz miegaina valsts. Viņa tā, nesteidzās. Nav uz inovācijām tendēt. Es negribu teikt neko sliktu, bet, teiksim tā, viņa ir tāda sapņaina un miegaina. Un līdz ar to, nezinu, piemēram, tur ir pagaidām ļoti maz elektromobīļu un tā, viņi tā nesteidzās ar tām jaunajām tehnoloģijām. Tas pats sakāms arī par kriptovalūtām un, piemēram, Kipras valdība vēl joprojām īsti nevar saprast, kādu attieksmi ieņemt pret kriptovalūtām. Piemēram, nodokļu jautājumos un tam līdzīgi. Viņi tur domā, un tur, protams, notiek neskaitāmas konferences, un pati tā sabiedrība jau tur ir diezgan aktīva, bet Kipra kā tāda, kā valsts, viņa tā lēnīgi tam kripto pieiet. Tādēļ, kaut kādu norēķinu kriptovalūtās tas ir pilnīgi neiespējami. Arī vietējās bankas ir diezgan naidīgas pagaidām pret kriptovalūtām. Ok. Vai tu esi dzirdējis par MiCA regulation, kas šobrīd ir Eiropas Savienībā, un to, ka Latvija ir principā ar vienu no vilinošākajiem piedāvājumiem šobrīd nākusi klājā un vēlas pievilkt diezgan daudz kripto uzņēmumus tādā valstiskā līmenī, lai papildinātu, protams, arī valsts māciņu un valsts budžetu. Un kā tev liekas, ja salīdzina Latviju ar Kipru šajā te kripto attīstībā, tad Latvija ir priekšā? Protams, ka es esmu dzirdējis par MiCu, tādēļ, ka vēl joprojām pats aktīvi darbojos tur šajos te kripto norēķina iestādēs. Nextpay un Nextdesk ir tie mūsu uzņēmumu. Celmlauži Latvijā. Jā, un Nextdesk ir tieši pieprasījis to MiCa licenci tieši Latvijas bankā, tā kā mēs ar cerībām skatāmies uz to, ka iespējams jau pirmajā ceturksnī mēs saņemsim šo licenci kā vienu no pirmajiem varbūt pat visā Eiropā. Prieks jau, ka Latvija ir uz kaut ko sadūšojusies, un es ceru, ka tas tā arī būs, jo tā ir milzīga nākotnes perspektīva, un tajā vilcienā ielekt, tad tas vilciens pats tev jau rauj uz priekšu. Vai mums tas izdosies vai ne? Ziniet, grūti jau pateikt. Mēs tik ilgi nevaram saprast, kas mums būs bankas prezidents, un tomēr, lai kā, bet arī no bankas prezidenta personības ļoti atkarīgs ir bankas politika, kādu viņu veiks, un Kazāk kungs bija labvēlīgs. Kas būs jaunais prezidents, es pat nezinu, bet no tā arī ir atkarīgs, kā mums veiksies. Es ceru, ka viss būs labi un ka attīstīsies un novēlu, lai tas tā būtu Latvijā. Jā, neņemos spekulēt, bet pēc pēdējiem notikumiem izskatās, ka mēs paliksim pie tā paša Kazāka. Es arī neņemos spekulēt, es tikai saku, ka būtu labi, ja mēs būtu konsekventi. Jo, piemēram, Lietuvā jau arī, tad, kad mēs sākām darboties ar Nextpay, tad Lietuva bija ļoti, ļoti kripto-friendly, kripto-draudzīga. Vispār fintech uzņēmumiem. Jā. Šīs tēmija licences. Un ziniet, kas notika? Nomainījās bankas vadība. Bankas vadībā atnāca, drusiņi tādi padomjot, tipa domājoši cilvēki. Un viņi teica, nē, tie riski ir pārāk lieli. Un tad sāk žmiegt tos fintech uzņēmumus. Un, protams, ka tur bija riski kaut kādi un bija varbūt par viegli ielaists, bet atkal tagad ir otrā grāvī. Tagad tik ļoti žmiedz, ka bizness tomēr tiecās pēc kaut kādas ilgtspējas un pēc kaut kāda plānošanas, bet mūsu valstis pagaidām ir tādas, ka atnāk viens priekšnieks, viņam tāda doma, atnāk nākamais priekšnieks, viņam citāda doma. Tajā ziņā Kipra gan ir labāk, jo ilgtermiņa domāšana. Ilgtermiņa, jo okay. Kiprā prevalē tā britiskā, tur viņi ilgu laiku bija Britu kolonija, un līdz ar to tā britiskā domāšana tur ir. Un Britiem ir raksturīgs tas, ka viņi tā lēni, prātīgi, bet tad ilgtermiņā. Un tā kā ja viņi būs 16 gadu tāds režīms, tad viņš arī būs 16 gadu. Ne par ko nav jāuztraucās, tas būs tieši tā. Jā, kaut kā tā. Jā, ok, ļoti interesanti par Kipru, tā kā tas pilnīgi divu pretstats sanāk, kā tu pieminēji tādu lēni, mierīgi, bet ar lielu ilgtermiņu domāšanu. Jā,
par citiem kriptoaktīviem. Vai tu ir dažādi altcoini, kā mēs zinām, ir 10 000 dažādu kriptoaktīvu, kuros ir iespējams investēt, protams, kad ir top 100, kur ir ar miljardiem market capu, un tad ir diezgan daudzi, kur tur ir pa grīdu. Vai tu esi investējis arī kādos citos kriptoaktīvos bez Bitcoin, vai spēlējies marketā tirgos? Jā, es esmu bijis diezgan aktīvs un diezgan jautri tur. Skaitā ar kaut kādām 40 kriptovalūtām, labi, teiksim tā, ēters, tas nav nekāds brīnums, tur Solana un tā, tas Cardano, tas viss ir saprotams. Vienbrīd es biju ļoti aizrāvies ar Monero, ar to viņu super privātumu, kā viņi to ir realizējuši, bet es arī ar citām mazāk zināmām valūtām tur niekojos, bet īsumā jāsaka tā, es visās zaudēju. Visās izņemot Bitcoinā droši. Visās izņemot Bitcoinu, jā. Viņas ir daudz vairāk volatīlas, kā tu pieminēji, zelta cena arī stabila, Bitcoin cena ir stabila, ja mēs skatāmies uz ēteru, viņš ir dienas laikā 10-20% nostaigāt. Ēters vēl netik traki, bet tie mazie, momenti, tie mazie ir diezgan traki. Un tad es arvien vairāk un arvien rūpīgāk iedziļinājos Bitcoinā, un tad es sapratu, ka, kā lai to saka, Bitcoins tas ir tā kā kaut kāds tāds izcils franču šampānietis. Ja tu vari atļauties, tad tu dzer franču šampānieti. Un tas ir lieliski. Viņš garšo lieliski, viņam ir smuki burbulīši un viss tur tā. Tu zini, ko tu sagaidi. Jā. Tie altcoini, tas ir tā kā kaut kas... Es nezinu, tā kā kaut kāda lētā gala tur burbuļu ūdeņu proseko vai nedod Dievs kaut kāds mežezers. Un tad tu dver vaļā to pudeli, nekad nezinu. Varbūt, ka ir kaut cik normāls, varbūt nē, bet tad galu galā, kāpēc dzert burbuļus, ja var dzert šampānieti un varbūt drusku mazāk to šampānieti, bet tad šampānieti, nevis veselu pudeli burbuļu. Tā es apmēram kaut kā tā esmu sev sapratis, un faktiski pašlaik viss mans portfels ir vai Bitcoinos vai ar Bitcoin saistītos instrumentos, piemēram, MicroStrategy, es ļoti augstu vērtēju. Ok, jā. Es tev piekrītu par to šampanieti. Tas ir ļoti labs salīdzinājums. Ir ļoti daudz dažādu marku un dažādu veidu, tāpat kā kripto tokenu un coinu, kuros investēt, bet ir tikai daži, kuri tiešām ir pierādījuši ilgtermiņā savu uzticību. Un sākām mēs šo sarunu, tu diezgan daudz izstāstīji par to, ko tu dari ar finanšu instrumentiem, ar kriptoaktīviem, un ka turies pie Bitcoina un grāmata. Kā tu nonāci līdz idejai, ka tev vajag nodot šīs zināšanas tālāk par to cilvēkiem, kas ir Bitcoins vienkāršā veidā? Jā, tur ir vairāk aspekti. Viens ir tas, ka man ir daudzi to teikuši, un es pats to gadiem ejot arī esmu pamanījis, ka man ir tāda kaut kāda prasme, kaut kāds talants vienkārši izstāstīt sarežģītas lietas. Vienalga, vai tas būtu kaut kāda fizikāla parādība, vai kaut kāda sociāla, vai ekonomiska, vai man ir kaut kāda spēja ar kaut kādām trāpīgām analoģijām, vai vienkāršu analītiku izklāstīt cilvēkiem saprotam kaut ko sarežģītu. Un tas bija viens aspekts, kas man mudināja ķerties pie šāda darba. Otrs bija tas, ka es esmu faktiski izlasījis gandrīz vai visas Bitcoina ievērojamās grāmatas un sapratis, ka tādam īsti, tādam pavisam vienkāršam cilvēkam nav piemērota neviena. Pat teiksim, ir grāmata arī Bitcoin for Dummies. Esmu lasījis, jā, bet tur arī prasās jau tomēr diezgan tāda saprašana un tādas zināšanas, tādas, vismaz kaut kādās ekonomiskās un kategorijās. Bet tas ir labākais, kas varbūt ir. Visas citas ir,
nezinu, viņš uzreiz tur sāk stāstīt par kaut kādu nonsi vai kaut ko, ko cilvēks zina, kas ir nonsi, un neko nezinu, un kas ir blokķēde, neko nezinu. Tad es sapratu, ka lai to bitcoinu padarītu tautai tuvāku, un nevis tikai mums bitcoineriem vai blokķēžu tur speciālistiem vai programmētājiem, bet tautai, kas eventuāli varētu kādreiz viņu lietot, tad ir jāstāst vienkārši. Un tad es pamēģināju uzrakstīt to vienkārši un sapratu, ka galīgi nav vienkārši. Tev sanāca vispār ar otro piegājienu? Faktiski šitā jau ir trešā, jā. Trešā versija, jā. Par kuru beidzot es esmu diezgan pats apmierināts, kā tas ir izgāja iekšējo kvalitātes kontroli. Jā, super. Un vai tas nav saistīts, tā kā mēs esam bibliotēkā, runājot ar bibliotēkas taviem senajiem kolēģiem, uzzināju, ka tu biji arī aktīvs bibliotēkas atbalsta kluba biedrs, un vai tev mīlestība pret grāmatām jau kopš bērnības nav saistīta ar to, ka tev patīk rakstīt? Un nodot šo te informāciju? Tur ir tad vairāk jautājumu, ko tu man uzdevi. Pirmkārt, par to bibliotēkas atbalsta biedrību, jā, tā bija tāda, man tā likās tāda goda lieta, ka, kā tā var būt, ka valstī nav savas bibliotēkas, kāpēc vispār par to ir diskusija, vai vajag tev biblioteka vai nevajag, un tad jau bija nodibināta bibliotēkas atbalsta fonds tajā laikā, tagad viņš saucās bibliotēkas atbalsta biedrība, bet viņiem tur tā īsti negāja, tur kaut kā tā sākotnējā vadība bija aizgājusi, un tur viss bija drusku pamirs, un tad es tā kā pieteicos, ka es varētu savas vadītāja prasmes un spējas likt lietā, tad tā sanāca, ka es 6 gadus vadīju šo organizāciju. Un sākām mēs ar to, ka vispār tā kā ar cīņām tur Saeimas gaiteņos un tā vispār par ideju un beidzām jau ar to, ka jau bija ielikti pamati un jau sāk celties tā ēka, kad tāds 6 gadu periods, kāpēc man arī šī vieta un šī ēka un viss tas ir tā kā tiešām sirdī ļoti tuvs. Par grāmatu lasīšanu, jā, es esmu liels grāmatu lasītājs, it īpaši jaunībā un bērnībā es tiešām ļoti, ļoti, ļoti daudz grāmatas lasīju. Tā kā viss, kas bija. Skolas bibliotēka bija tukša. Man jau vecākiem arī bija diezgan liela biblioteka, tā kā. Bet varbūt mūsdienās vairs tik ļoti daudz nelasu, bet es ar prieku lasu un ar patiku lasu labu literatūru. Un par to rakstīšanu, tas gan jāsaka ir pēdējos gados kaut kā attīstījies, ka man liekas, ka es spēju izklāstīt sakarīgi, saprātīgi savu domu. Un es arī 6 gadus izstudēju filozofiju Lielbritānijā, un tas vēl vairāk ļāva, iemācīja formulēt savu domu, formulēt argumentu, un tā kā es jūtu, ka es varu kaut ko uzrakstīt tādu, kas citiem cilvēkiem būtu vērts, lai to lasītu. Jā. Un grāmatā pašķirstot tavu grāmatu vēl neesmu izlasījis, noteikti to izdarīšu, un paldies par dāvanu šodien. Pašķirstot tavu grāmatu, ir diezgan interesanti papētīt grāmatas tapšanas procesu. Varbūt tu vari nedaudz ieskicēt, kāds tas bija, šis te sadarbība ar mazdēlu. Tas varbūt vairāk tāds literārs paņēmiens, nebija jau gluži tā, ka mēs visas tās sarunas tā arī ar Oskaru, es viņu tur nemocīju, nezinu cik stundas, drīzāk mēs kādreiz satikāmies, kaut ko parunājāmies, un es domāju, ka es diezgan spēju iedzīvoties tajā viņa sapratnes līmenī, kas ir 12-gadīga, ļoti attapīga puiša sapratnes līmenis. Viņš ir attapīgs, bet viņam nav zināšana, un tas ir, tajā ziņā tad es pielīdzinu kaut kādiem, teiksim tā,
normāliem cilvēkiem, kas nekad neko nav dzirdējuši par Bitcoin vai par pasaules ekonomiku vai ko, bet viņi ir pietiekoši atapīgi, lai tā teikt, dzīvē tiktu ar visu galā, bet konkrētie termini viņiem ir sveši. Un tad tādā veidā, tādam līmenim apmēram mēģināju izskaidrot visus terminus. Un tad tas Oskars man bija tāds bargs kritiķis. Viņš saka, jā, tu man te to stāst, bet kas ir šis termins? Un tad man ir jāatgriežas atkal pie nākamā termina, ko es esmu tur pielietojis un tā. Tā kā mēs ar viņu, protams, runājāmies, un viņam patiešām arī ir interesi par visu šo, bet nav tā, ka mēs tur, ka tā mūsu sarunas tur vārds vārdā ir dokumentētas. Tā. Jā, tas, es teiksim, nāku no produktu izstrādes pasaules, un man ļoti patīk sarežģītas lietas. Agrāk es to darīju brālim, kad viņš bija jaunāks, tagad jau viņš ir atapīgāks daudzās lietās nekā es, bet iepriekš es vai nu devu testēt brālim, vai nu es devu testēt mammai. Un, ja, teiksim, mamma saprata tādu puslīdz sarežģītu produktu, kur viņai ir jāiet un kas viņai ir jādara, tad es uzskatīju, ka šis te produkts ir pietiekami labs, lai viņu varētu dot arī lielākai sabiedrībai. Un izklausās, ka tu esi līdzīgu metodi arī pielietojis grāmatas rakstīšanā. Jā, tieši tā. Tieši tā, jā. Un vai ir kāda nodaļa grāmatā, teiksim, Bitcoins, tas ir ļoti plašs jēdziens, tur tiešām, kā tu minēji, vai grāmatu izlasīt, lai varētu saprast mazās detaļas un mazās nianses un iedziļināties tajā visā, bet vai ir kāda nodaļa, bez kuras cilvēkam tiešām nevajadzētu skatīties, vai, teiksim, grāmatas daļa, bez kuras cilvēks neizlasot viņu nevarētu skatīties uz Bitcoin kā uz investīciju? Skatīties uz Bitcoin kā uz investīciju, tad nav jālasa šī grāmata. Bitcoins pat jau ir tāda diezgan institucionalizēta investīcija, it īpaši Amerikā. Jau diezgan skaidri tiek runāts, ka Amerikai arī būs strateģiskās rezerves Bitcoinos, un līdz ar to tas nav nekas tāds, no kā vajadzētu baidīties. Un ja tiek lietots kaut kāds uzticams sadarbības partners, kā piemēram kāda liela birža vai kāds uzticams maksas, nezinu, te Latvijā, piemēram, ļoti populārs ir Revolūts, kur arī ir iespēja tā kā paspekulēt ar Bitcoinu, tad no tā jau galīgi nevajag baidīties. Tu vari, ja vien tev ir tāds noskaņojums, tu vari to darīt. Šī grāmata drīzāk ir domāta tādai padziļinātai izpratnē, lai tu jau sāktu saprast, ar ko, piemēram, Bitcoin karstais maksas atšķirās no Revolūta. Ka Revolūtā patiesībā tev nemaz nav tā Bitcoin, tev ir tikai dolāros vai eiro mērīta Bitcoina vērtība, bet to Bitcoin tu nemaz nevar dabūt. Ja tev ir karstais maksas, tad tev ir Bitcoins. Ar ko atšķirās karstais maksas no augstā maka? Kā viņi tur savā starpā saistās? Kuru no viņiem var palikt zem spīlu, vai ne? Kurš ir tikai digitālā formātā? Kaut kā tā. Un tad man arī te ir vairāki lasītāji jau teikuši, bet beidzot es saprotu, kāpēc vispār tam Bitcoinam ir kaut kāda vērtība. Es taču līdz šim domāju, ka tā kaut kāda vienkārši, tāda kaut kāda schēma, kaut kāds tur burbulis un tā. Līdz ar to tā ir tā, ekonomikas dimensija, ko es diezgan daudz aprakstu vispār par pasaules ekonomiku un kā strādā nauda un kā nauda ir radusies un kādas labai naudas priekšmetam, kādām ir jābūt īpašībām, un tad pierādu, ka Bitcoinam tiešām šīs īpašības visas piemīt. Bet tā, nopirkt dažus satoši un paskatīties, kā viņu vērtība tur pieaug vai nedod Dievs kādu brīdi krītās, tur jau nevajag lasīt grāmatu, to tāpat var izdarīt. Jā, tiem, kas mūs klausās, satoši ir jebkas, kas ir zem viena bitcoina, tas ir attiecīgi satoši. Jā. 0,1 bitcoins, tad attiecīgi tie ir satoši. Nē, tur ir tā, ka, ja viens eiro sadalās 100 eiro centos, tad viens bitcoins sadalās 100 miljonu satoši.
Tā kā 18. satoshi ir vienā bitkoinā. Līdz ar to vienā bitkoinā ir ļoti daudz satoshi. Un tas nozīmē, ka pat ja bitkoins ir tagad jau maksā 100,000, jūs varat ērti arī par 10 vai par 20 eiro nopirkt kaut kādu bitkoinu daļu, un tas būs tad attiecīgais daudzums satoshi. Jā, ļoti labs izskaidrojums. Un tu pieminēji kompānijas Nextpay, un otra bija Nextdesk, jā. Vai tu esi investējis vēl kādā kompānijā, kas darbojas ar kripto? Jo Nextpay ir pionieri, varam teikt, Latvijā. Jā. Man te bija viens tāds, tas nepārāk veiksmīgs uzsākums. Kompānija saucās Perons 9 3/4. Es nezinu, vai tu esi lasījis Harry Potteru, un vai tu saproti, kāpēc tāds nosaukums, ka tas tad bija tas vilciens, kurā varēja ielikt tikai tajā peronā. Jā, tieši tā. Tad tas perons bija nevis tā kā 8. vai 9. vai 10. bet 9 3/4, un tad vajadzēja tur skriet ar tiem ratiņiem tai sienā iekšā, un tad tikt otrā pusē. Cūkārpu. Jā, no parastās pasaules burvju pasaulē vai atkal atpakaļ. Tā kā mēs mēģinājām izveidot tādu uzņēmumu, kas ļautu cilvēkiem un uzņēmumiem pāriet no parastās pasaules no fiat pasaules uz kripto pasauli un atpakaļ. Bet mums neveicās, mēs bijām varbūt pāragri. Kurš tas bija gads, kad jūs sākāt? Tas bija kaut kāds 18. 19. gads. Bet, tas projekts, diemžēl nogrim, bet tā jau gadās. Kaut kādi projekti veicās, kādi mazāk veicās, bet, Nē, es tā kā briesmīgi neesmu bijis noskaņojies uz kaut kādu ļoti lielu kripto uzņēmumu investēšanu kripto uzņēmumos. Man pilnīgi pietiek ar galvas sāpes ar savu Nextpay. Jā, Nextpay jau man šķiet ir jau izaudzītās. Tur galvas sāpes ir mazāk. Nē, tur ir ļoti daudz galvas sāpju. Tieši dēļ visām regulācijām. Jā, tieši tā. Tur ir tik nenormāli pārregulēts viss, un tagad visas tās mikas regulācijas un visas pārrobežu pārvietošanās regulācijas un viss, kas tagad vēl ir sagudrots, tai Eiropai vajadzētu beidzot atjēgties un saprast, ka ne jau regulācijas veicina labklājību, bet gan inovācijas. Un pārmērīgas regulācijas, diemžēl, nokauj inovācijas. Bet pagaidām mēs vēl metamies tajā regulēšanas virzienā ar pilnu tvaiku. Regulēšanas un sodīšanas. Jā. Nevis mācīšanas un pakāpeniskas ieviešanas, bet sodīšanas uzreiz. Bet labi, tas, man liekas, par to mēs diezgan daudz varētu runāt, un tā būtu vēl viena atsevišķa saruna. Bija 2017. 2018. gads, bija tāds IDO bums, un tas jau bija pēc tam, kad tu biji sācis investēt kriptoaktīvos tajā pašā bitcoinā. Un vai tev sanāca arī ielikt tajā IDO vilcienā? Tu domā ICO? ICO. Tas ir Initial Coin Offering. Jā. IDO nāca pēc tam, tas jau bija 20. 21. Jā, Globitex emitēja savu ICO, savu coinu. Tajā brīdī tas bija, liels panākums, liels sasniegums. Mēs savācām 10 miljonus ar savu coinu. Un, tas bija ļoti interesanta pieredze, ļoti interesants piedzīvojums, bet, diemžēl,
diemžēl tas nebeidzās īsti labi, jo kā tikko mēs bijām tā kā savākuši tos, faktiski tas mehānisms ir tāds, mēs emitējam, mums uz ētera bāzes bija izveidota, tā teikt, limitēta daudzuma monēta, tas GBX token, un mēs piedāvājām tirgus dalībniekiem nopirkt tos GBX tokens par, toreiz mums bija Bitcoin Cash un ēters, par ko varēja viņus nopirkt. Un patiešām interesi bija liela, un mums viņas nopirka, kā es minēju, tas bija 10 miljonu eiro apmērā. Un, diemžēl, nākamā pusgada laikā iesākās viena no skarbākajām kripto ziemām, un tā kripto vērtība nokritās kaut kādas 3 vai 4 reizes, līdz ar to no tiem mūsu 10 miljoniem, tādēļ, ka mēs viņus turējām kripto, nekas tur pāri nepalika, un tos apsolījumus, ko mēs investoriem bijām devuši, vajadzēja pildīt, vajadzēja to uzņēmumu attīstīt, un tur tikai tirgo nost, un tu skaidri redzi, ka ir ziema, nav vērts viņus tirgot, bet tev vajag to biznesu attīstīt, un līdz ar to diezgan cik strauji atnāca mums tie 10 miljoni, tik strauji viņi arī kaut kur tā kā izzuda. Bet piedzīvojums bija interesants, jā. Kripto nozara noteikti ir daudz dinamiskāka un ātrāka nekā startup nozara. Ja mēs skatāmies, kad parastam cilvēkam, kurš skatās uz akciju tirgu, investēt startupos, jau ir tāds griezties amerikāņu kalniņos, tad es iesaku silti pamēģināt kripto. Tas ir vēl. Jā. Tur. Kaut vai tikko kā tas piedzīvojums ar Trumpu un Melānijas to altcoin, kas tas tāds bija, es tā arī nesapratu, kas tas viss bija. Bet, mēs nedaudz papētījām mūsu komandā. Viņi principā, viņi lielāko daļu glabā savos makos, kas ir diezgan, kā lai to saka, droši, jo Trumps viņus droši vien netirgos, un tas vesting periods visiem tiem tokeniem, ja nemaldos, viņam arī bija 800 miljoni, gandrīz sakrīt ar viņa prezidentūras beigām. Tā kā tas ir tā diezgan interesanti. Bet tur jau arī viņš uzlec līdz 50 miljardiem, nokrit uz 17 miljardiem. Jā, tieši tā. Es negribu tur sevišķi reklamēt kādu konkrētu tokenu, bet tikai patiešām tie ir amerikāņu kalniņi, un tur katru mīļu brīdi tu kaut ko var sagaidīt. Un es pat teiktu, ka tad vectētiņš bitkoins vēl ir relatīvi stagnātisks un relatīvi maz šūpojās, tur 4-5% pašūpojas, tad jau liekas vai. Bet visi šie brīnumi, tie jaunmodīgie, tie tur 20-30% dienā tikai tā. Tas ir tikai normāli, 20-30% tas jau vēl tur stabili šiem te vecajiem, kā piemēram Dogecoins un Shiba, tiem ir 20-30. Ja paskatāmies, kas šobrīd notiek uz Solanas bāzes blokķē, tur arī ir 1000% dienā. Gan kāpam, gan krītam. Bet, par Bitcoinu, vai tev ir kāds angliski sauc price prediction, cenas paredzējums, cik Bitcoins varētu sasniegt tuvāko 10 gadu laikā? Tuvāko 10 gadu laikā? Tuvāko 10 gadu laikā. Tas tāds, varbūt neņemam tik lielu periodu, paņemam 5 gadus. Arī 5 gadu laikā es prognozēju, ka 5 gadu laikā miljons būs pilnīgi noteikti $1,000,000. Tā kā 5 gadu laikā noteikti. Kā bankā, jā. Tā kā jā. Tur jau, ziniet, ir tās visas tur tādas SP2 prognozes un nezinu kādu, visādi tie instrumenti, kādā veidā viņi to mēģina prognozēt. Nevar jau noliegt, dažs no viņiem tīri labi, vismaz līdzšinējā 16 gadu tā attīstība korelē diezgan labi ar to matemātisko aparātu, bet vai tas tā būs arī turpmāk, es nezinu. Starp citu, grāmatā, man liekas, 19. nodaļa ir saucās, vai Bitcoins spēs glābt ASV ekonomiku, un es to nodaļu uzrakstīju, tas bija pagājuši gada jūlijā
jūlijs, augusts kaut kā tā. Un tagad man ir tik interesanti skatīties, kā tieši tas, kas tur ir aprakstīts, ka tieši tā tas arī tagad notiek. Jā, tās prognozes ir tāda viltīga lieta. Bet es domāju, ka, ja šogad būs 200,000, tad tas būtu tā kā ļoti ok. Tas nebūtu ne pārspīlēts, ne tā kā ļoti švaka prognoze, tas apmēram tā varētu būt. 5 gadu laikā miljons būs noteikti, jā. Ok, jā. Es esmu lasījis dažādas analītiķu prognozes, ir diezgan līdzīgi. Ka 5 gadu laikā vajadzētu būt miljonam, tāpēc man likās 10 gadi, kāds ir tavs viedoklis, bet to jau ir grūti paredzēt. Tas ir grūti paredzēt. Eksponenciāli uzlidot gaisā vai arī, varbūt vienā brīdī viņš var nostabilizēties. Mēs tur varam pafilozofēt diezgan daudz, un tā interesantā lieta ir tā, ka kā mēs zinām, nav tā vadības komanda nav paturējusi sev bitcoins, vai pareizāk sakot, tiek uzskatīts, ka tie Satoshi piedarošie 1,100,000 bitcoin it kā nepieder nevienam. Lai gan nav jau labi pamatojumi tam, jo neviens jau nezina, kas ir Satoshi. Un es savā grāmatā argumentēju, ka Satoshi nav beigts. Ka Satoshi ir dzīvs, un viņš ik pa brīdim mums sūta kaut kādas ziņas. Tā kā mēs nevaram zināt, pirmkārt, kas notiks kaut kādā brīdī ar tiem 1,100,000, kas ir tā kā Satoshi makos. Bet vēl jau ir ļoti, ļoti daudz, un tā kā vairāk par pusi no visiem bitcoiniem ir privātos makos, un īsti neviens pat nezina, kuros makos tas ir. Tie ir kaut kādi agrīnie attīstītāji, agrīnie tirgotāji. Diezgan daudz jau arī ir pazaudēti pieeja šodien. Jā, ir pazaudēti, un kas to arī zina, vai tiešām ir pazaudēti no tā, ka tas maks netiek kustināts, jau tu nevar viennozīmīgi pateikt, ka viņš ir pazaudēts, vai ne? Tādēļ viena lieta ir tas, ka tie pieejamie, teiksim, biržās esošie bitcoini, to daudzums krītās visu laiku pēdējo pusotra gadu laikā. Ja bija kaut kādi 3 miljoni biržās bitcoin, kas ir, tad tagad viņi jau ir kaut kur krietni zem 2 miljoni. Tā kā ļoti būtiski pieejamais apjoms, ko parasti cilvēks var iegādāties. Tad vēl ir arī visādas veidi tiešās tirdzniecības, visādi OTC deski un tādi. Bet tie ir tie, kas ir apritē tie bitcoini, un patiesībā, cik viņi ir apritē, nemaz jau tik ļoti daudz nav, kaut kādi 5-6 miljoni. Un ja patiešām tā prognoze būs tāda, ka tur Amerika gribēs taisīt savu strateģisko rezervu, Ķīna savu, un vēl kaut ko, tie 5-6 miljoni izsīks ļoti ātri. Un tad... Tas jau nemaz nav tik daudz, ja mēs skatāmies. Galīgi nē. Un kas tad būs ar tiem... Tā saucamām diamond hands, kas tos bitcoins tur varbūt jau no kaut kā 12. gada, pie kādas cenas viņi būs gatavi viņus atdot. Tas būs tā interesanti skatīties. Nezinu. Bet, kā saka bitcoineri, kas par brīnišķīgu laiku, ko mēs piedzīvojam. tas gan šāda te aktīva klase pēdējo 50 gadu laikā nav bijis. Tas ir kaut kas unikāls. Un lēnām virzamies jau uz beigām. Bija ļoti interesanti saruna, bija ļoti interesanti paklausīties tavu viedokli un uzzināt jaunas lietas. Ir daudzas lietas, ko, kā parasti saka, Rīgā rudā, ko Viesturs dara, ka Viesturs ir bitcoin maksimālists, Viesturs tic bitcoinam un Viesturs ir darbojies dažādās sfērās un dažādās nišās. Par ICO nekad nezināju, nebija neko tādu dzirdējis, tā ka bija tiešām interesanti. Un varbūt ir kaut kas, ko tu vēlētos novēlēt cilvēkiem, kas vēl nav pieskārušies kriptoaktīviem, vai precīzāk paņemsim bitcoin, tāpēc, ka bitcoins ir tava tēma un tu tiešām tam tici, tāpat kā es, bet kas ir tas, ko tu novēli, kādi ir tie pirmie soļi cilvēkam, kas ir jāveic prātīgi, lai sāktu darboties šajā industrijā un veiktu pirmās investīcijas un prātīgi un arī viņas, protams, nepazaudētu. Un vai tu esi, vēl viens jautājums papildus, vai tu esi par to, ka var ik pa laikam kaut ko patērēt, aizbraukt uz Karību salām, El Salvadoru, nopirkt aliņu bārā, vai tomēr mums ir jāturās pie viņa un jātur līdz galam?
Nu, varbūt tas izklausās tā drusku egoistiski un sautīgi, bet es patiešām esmu ļoti, ļoti daudz savas garīgās enerģijas ieguldījis šajā grāmatā, un es teiktu, ka tad, ja cilvēks tiešām domā kaut kādā veidā savu dzīvi saistīt ar Bitcoin, viņam vajadzētu vismaz pašķirstīt to grāmatu. Vismaz bibliotēkā pašķirstīt. Vismaz tā kā galvenos terminus saprast. Nu, tā kā, bet es esmu tiešām daudz cilvēkus dzirdējis, kuri ir izlasījuši un ar diezgan lielu interesi izlasījuši, un šovakar pat pie manis viens nāk un saka, gribu, lai tu man iemāc praktiski, kā tas notiek. Tā būtu tā lieta, un tas neko tā ļoti daudz neprasa. Vai palasīt grāmatu, vai pat viņu varbūt arī nevajag tur vārdu pa vārdam izlasīt. Tas kā būtu visvienkāršākais un vispareizākais sākt, jo ja vispār teorētiski tu esi nesagatavots, tad var diezgan ātri iebraukt kaut kādās auzās. Tur uztaisīt nepareizo maku, aizmirst savu seed phrase kaut kur, var sakot, tur ir dažādi riski, kurus tu pat cilvēks nemaz nezini, tad, ja tu to vismaz elementāri nemāki un nesaproti. Tā kā, es teiktu, ka tas novēlējums man būtu, protams, ka varat lasīt arī kādas citas grāmatas, bet es nevienu nezinu, kura būtu tā vienkāršam cilvēkam tādā veidā izskaidrot. Un it sevišķi latviešu valodā runājošajā auditorijā. Jā. Par to Bitcoin tērēšanu, Es teiktu, ka pašlaik, protams, zinot, piemēram, to, ka zinot diezgan droši, ka šī gada beigās viņš būs 200,000, kāpēc viņi tirgot tagad par 100,000, droši vien, ka tā ļoti gudri nav. Bet pašlaik jau viņš ir vēl pagaidām diezgan nelikvīds aktīvs, un faktiski, ja tu gribi baudīt kaut kādas labumus dzīvē, nekas cits neatliek, viņš jau tev ir jāpārdod, un tad jāpērk biļetes uz Karību jūru, vai arī jāciešās. bet Amerikā jau ļoti strauji pašlaik attīstās Bitcoin kreditēšana, kur tu vari aizņemties pret Bitcoina ķīlu. Konkrēti tur tie noteikumi ir kaut kādi 60% no Bitcoin vērtības, un protams, tev jāparakstās, ka tad, ja nokrītās tā Bitcoin cena līdz 60%, tad tur iestājās tas kols. Bet faktiski tu vari paņemt kreditu ar kaut kādiem normāliem fiat procentiem, tur 4-5, un dzīvot uz tā kredita. Un tad, kad tev pienāk laiks maksāt to kreditu, tad paņem atkal, jo tā Bitcoin cena jau būs krietni pieaugusi. Jā, principā tajā brīža vērtība. Jā, un to ērti vari visu laiku palielināt to kreditu, ko tu esi paņēmis pret to pašu Bitcoin daudzumu, ko tu sākumā esi ieķīlājis. Un tādi instrumenti jau Amerikā tiek attīstīti, un es ar cerību skatos, ka tas varētu būt arī tiem agrīnajiem bitcoineriem, tās varētu būt arī viņu tas dzīvesveids, ka viņš nevis tērē savus bitcoins, bet viņš tērē kredītu, ko viņam kāda banka ir ar mieru fiatā iedot pret viņu bitcoinu. Jā, ir arī šīs decentralizētās finanšu platformas, kur arī jau kādu laiku šis veids ir diezgan pieejams, un es esmu dzirdējis nevienu tādu gadījumu, ka cilvēki paņem šo decentralizēto loanu, decentralizētu aizdevumu uz Bitcoinu vai uz kāda cita asetu, un par šo aizdevumu nopērk vēl to pašu asetu vēl vairāk. Jā, es, protams, zinu tos mehānismus, es negribēju klausītājiem visu to stāstīt, jo tā ir atkal jauna nodaļa, tas ir tur atkal milzu tēma, bet jā, tagad īpaši vēl pēdējo notikumu gaismā, ka Amerikas bankām atļāva turēt kastadī, turēt savā bilancē bitcoinus, tas jau tad ir ļoti liels solis tajā virzienā, ka tu varētu bankā deponēt bitcoinu un dzīvot no viņa fiat kredita. Jep, pilnībā piekrīt. Un
Pirms mēs beidzam viesturu, jūs varēsiet satikt konferencē, kas saucās tāpat kā šis te podcasts, Unblock, arī sasaistījām ar kripto. Ir bloki, kurus tev vajag atšķetināt, un tad šis te podcasts un arī konferences saucās Unblock, un viesturs būs 22. aprīlī Hanzas peronā, arī ar savām grāmatām. Varēsiet gan paspēst roku viesturam, gan arī iegādāties grāmatas. Jā, paldies par sarunu. Paldies, viesturi. Paldies. Jā, vislabāk.